Marko, tu šodien biji vairāk kā vieglatlētas skrējējs, nevis kā futbolists. Tā es jūtos bišķiņ, kā saka, bezjēdzīgi, bet no vienas puses jau it kā palīdzēja komandai aizsardzībā. Varbūt ne tik daudz spēks palika uzbrukumā, bet cik es dzirdēju no tie, kas sēdēja uz soliņa, ka man puslaikā, man liekas, bija 6,7 km, tāpēc es domāju, kur tas spēks pazūd uz priekšu skriet, tad arī, laikam, skaidrs no kurienes. Cilvēki satraucās par tavu flešskoru zemo vērtējumu, jo gandrīz nepieskārījās bumbai. Var arī paskaidrot, ko vispār šādās mačos, esot vienīgiem uzbrucējiem un kad komanda spēlē dziļos ierakumos, ko var darīt. Jau minēju par palīdzēšanu aizsardzībā, kādai jābūt uzvedībai laukumā, kā vispār uzbrucējs var kaut kā par sevi likt runāt un dabūt augstāks vērtējums. Es tiešām nezinu. Es jau kā arī pēc spēles sapratu, ka būs kaut kāds tāds reitings, bet laikam divcīņas vairāk uzvarēt, saglabāt bumbu, lai komanda varētu iziet pretuzbrukumos, bet arī izsitot 1-4 nav baigi viegli saglabāt, tāpēc centos kā varēju, kaut kas sanāca, kaut kas ne. Tevi nomainīja kā pirmo, vai tas tāpēc, ka 0-2 vai kāds cits iemesls? Es nezinu, tas jājautā trenerim, bet es domāju, ka varbūt redzēja, ka jau noguruši kājas bija, nevarēja vairs paskriet, un viņi arī saprot, ka tomēr neesam vēl fiziskajā formā, bet patīkami vismaz, ka 70 minūtes iedevu uzspēlēt. Pirms nedēļas debitēja tieši pamatsastāvā pret Dukla. Var sacīt, ka divas absolūti dažādas spēles. Tur spēlējāt par pēdējo vietu 3-0, šodien par otro vietu 0-2. Jā, divas dažādas spēles. Tur daudz mazāk jāskrien bija. Protams, pressings bija, bet viņi uzreiz sit ārā, šeit viņi kontrolēja bumbu. Un vairāk momentu tajā spēlē bija daudz ļoti atšķirīgi kā diena un nakts vispār spēles, tāpēc labi ir arī iegūt pieredzi no šādām spēlēm, kas pagājuši gan man ar Rīgu nesanāca diezgan ilgi paspēlēt šeit, cik man liekas 10 minūtes nospēlēja vai mazāk pat. Tāpēc patīkami tādu pieredzi iegūt un nākamreiz sapratīšu, kas jādara. Par Duklu vēl pavaicāšu, ieminējies par Rīgā pagājušā gada augustā šeit pat, šajā pašā stadionā. Vai atmosfēras ziņā, kaut kāda sajūta ziņā bija kaut kas atšķirīgs? Skaidrs, ka pašam bija tā, ka tur iznāca uz maiņu šeit pamatsastāvs, bet kopumā tās atmiņas atbilda tam, kas bija šodien? Jā, es jau, kad atbraucu iegāju ģertuvē, es, man liekas, gan arī tajā pašā vietā sēdēju, tāpēc bija tāds flashbacks, kā saka. Bet es jau zināju, ka atmosfēra šeit labi ir, daudz cilvēku nāk un tīpaši pēc tā, kā viņi uzvar, kā viņi dzied, gribētu, lai katrs to varētu sajust, kā tas ir un cik daudz fani dod komandai to enerģiju. Un es domāju, šeit jebkurai komandai gribētu spēlēt. Jūs cīnāties, lai tiktu tajā top 6, augstākajā sešaniekā, un pirms nedēļas bija uzvara 3-0. Vai tas fons bija tāds, ka šodien braucāt arī cīnīties reāli par punktu, lai vēl vairāk uzlabotu tabulu? Ka bija tas kaujinieckais, nevis nolemtības sajūta? Jā, protams, treneris teica, ka braucam tikai pēc uzvaras, kas ir loģiski. Viņi, cik zinu, tad mājas spēli viņi uzvarēja Prāgu. Tāpēc viņi bija labi noskaņoti un zināja, ka var to izdarīt, bet šodien nesanāca. Vēl vēlos pavaicāt tīri no saviem novērojumiem šodien, skatoties spēli, arī pasakojot tev līdzi, vai tā savstarpējā ķīmija ar komandu jau ir izstrādājusies, vai tomēr vēl nepieciešams laiks, jo tas novērojums tāds, ka tomēr bija kaut kāds epizodes, ka tu sevi piedāvāji un meklēji brīvas zonas un cēli roku augšā, bet kaut kāda sajūta, ka tā nav kaut kāda sūdzēšanās, ka tev nedod piespēles, tas nav stāsts par to, bet vairāk par, ka jūs viens otru nejūtat, viņi varbūt joprojām nezina tavas stiprās puses un tam līdzīgi. Es domāju, ka vēl līdz labai ķīmijai ir tālu. Tomēr man arī jāsaprot, ka šeit komanda spēlē daudz savādāk nekā Rīga. Man ir jāmeklē kaut kā savādāk, kā tikt pie momentiem, kas nav varbūt manā stilā, bet caur treniņiem jau lēnām cenšos saprast, kurā brīvās zonas vai kur katrs spēlētājs dod piespēles vai ko dara, bet godīgi sakot, no spēlēm un treniņiem ļoti atšķirās, tāpēc spēlēs vairāk visi uzņemās kaut kā individuāli un varbūt jācenšas arī tikt pie kaut kāda individuāla momenta un izveidot pašam sev vārdu gūšanas momentu. Kā ir par treniņos, cik labi jūties, pārliecinoši sevi rādi, 100 golus, viss kārtībā komandā? Jā, diezgan labi sanāk treniņos, tikai jāparcet tas spēli ir. Es domāju, ka treniņu process baigi no Rīgas neatšķirās, augsta intensivitāte un divcīņas daudz arī jau treniņos sagatavo spēlē, tāpēc jā, labi treniņi.
Kā ar konkurenci? Komandas iekšēnē tieši uz izvirzītā uzbrucēja pozīciju. Šodien spēlēta 5-4-1 un visbiežāk ar vienu uzbrucēju. Cik cilvēki reāli pretendēt uz to vietu laukumā pamatsastāvā? 3 ir, kas var. Tas ir tas holandietis, es un iznāca vēl pēc tam beigās, man liekas, 17. numurs viņam Hodes. Tā kā 3 mēs esam, treniņos arī mūs rotē bieži un beigās treneris izvēlās pirms spēles, kurš ir gatavāks. Un, šobrīd viņš uzticās man un cerams, ka nākamajās spēlēs varēšu pierādīt un palīdzēt komandai uzvarēt. Tas klasiskais jautājums uzbrucējiem, vajag obligāti tos pirmos vārtus, lai būtu gan psiholoģiski atrīsītāk, gan maisam būtu gals vaļā, jo šķiet, ka arī pārbaudas spēlēs tā arī nepaguva iztelties ne ar vieniem vārtiem pagaidām. Jā, pagaidām grūti pat tik līdz tādam 100% momentam, bet uzbrucējiem viennozīmīgi tie pirmie nāk visgrūtāk un cerams, ka tuvākajās spēlēs jau tie atnāks, lai komandas biedri varbūt var vairāk arī akcentēt kaut kādas cēlienus un piespēles uz mani un saprast, ka es varu gūt vārdus. Komanda iepriekš uzvarēja 3-0, Matrevits ielaida 3, bet nav tevis nevienu nedabūja. Diemžēl nedabūja, bet bija tur moments viens vajadzēja realizēt, bet nākamā sezona varbūt sanāks viņam gūt vārdus. Arī klasisks jautājums par komunikāciju, vai Rihardu pārmīja vārdus, un tāpat arī šodien bija pretinieku Rindās Grimaldo. Es nezinu, gan vai viņš kādā valodā runā, vai cik saprotu, ir to ļoti sarežģīti, bet to tomēr. Jā, ar Matrevits parunājām gan pirms spēles, gan pēc spēles. Pēc spēles grūti viņam bija kaut ko izspiest no viņa, bet emocionāli viņam grūti bija. Bet, jā, ar Grimaldo valodas barjera maisa, bet beigās kaut kā viņš man pat pajautāja, samainījāmies ar krekliem, tāpēc patīkami tagad būs vismaz Grimaldo krekls un kaut kas pa piemiņu paliks. Un līdzīgs jautājums, kā prasīju Kristaram Penkevicam, kuram pagaidām lietas savienojums spēlēt, bet tev, vai tu jūti, ka vispār kopumā šī vide, Čehijas futbols, klubu futbols, Čehijas čempionāts, ka tas ir tev atbilstoši, ka tu vari šeit iejusties, tu vari sevi tikpat labi atrādīt kā virslīgā? Es domāju, ka jā. Bet, laikam, mana stila spēlētājiem vajadzīgs vairāk laika. Tomēr ne tik daudz šī komanda centrē un nonāk tajā 16. kā Rīga. Un, kā es iepriekš minēju, man ir jāpieskaņojās viņiem. Varbūt viņi arī nedaudz man, bet vairākoties man. Tāpēc jāstrādā treniņos un tad jau būs labi viss. Minēja arī par formu. Uz martu gaidīt, kad atkal būsi pavisam optimālajā? Uz martu jau noteikti vajadzētu būt. Marts tāpat jau. Jā, caur treniņiem tomēr grūti. Arī viņiem šeit, tā var teikt, 2,5 dienas varbūt ir tāda slodze. Un pēc tam ir 2 dienas līdz spēlē. Vispār mēs principā neko nedarām. Tur kaut kādu kvadrātu tikai uzspēlējam. Tad jau pirms spēles treniņā atstrādājam taktiku. Un caur spēlēm tikai varu dabūt to formu. Patīkam tas, ka iepriekšējā spēlē daudz nospēlē un šajā, un jau vieglāk arī treniņos jūt, ka vairāk var paskriet, bet jādabū ķermenis stiprāks, lai tomēr šeit 2 cīņas vairāk ir un vajadzētu vairāk uzvarēt viņus. Un noslēgumā viens ārpus futbola jautājums arī, un tas ir iemesls, kāpēc arī tevi tagad ilgāk neizkavēsim, pastāst arī mūsu auditorijai, kāpēc nebrauc ar komandu autobusā un kāpēc tev ļauj vispār šādi pārkāpt disciplīnu un lieku tā pēdiņās ar smaidu. Ja godīgi šeit Čehijā viņi kaut kā ģimeniski vairāk tā uztver visu, un kas attiecas jautājumiem par sievu stāvoklī, tad viņi saprot, ka tomēr tagad ir vēls vakars un viena negribas laist viņu mājās, tāpēc es pajautāju, vai drīkst. Viņi pat šokā, man liekas, bija, ka es pajautāju, tāpēc viņi atlaida mani un es tagad gaidu, kad viņi atbrauks un tad dosimies atpakaļ uz Hradecku.